Čau! Laipni lūdzam LibraLures kanālā. Šodienas sērijā es vēlētos jums parādīt mūsu jauno modeli Blakis Luktail 8,2 colas 210 mm. Šobrīd tas ir pieejams tikai vienā izmērā. Tā ir vēl viena esma no Vertical Pelagītas serijas sērijas. Tāpēc aicinu jūs noskatīties jaunāko sēriju. Blakis Luktail ir ēsma, kas paredzēta tā sauktajai vertikālās makšķerēšanas metodei. Tā lieliski darbojas arī makšķerējot ar metienu. To var aprīkot ar caurspraužamu sistēmu, parastu standarta džiga galviņu vai volframa galviņu ar papildu sāķi. Ir arī daudz dažādu aprīkošanas veidu, kurus atradīsiet mūsu mājaslapā www.libralures.com. Blaki ir pieejams vienā izmērā, kā jau iepriekš minēju. Šīs ēsmas svars ir 30 grami, garums 8,2 colas, tātad 210 mm. Iepakojumā ir viena vienība. Pieejami 12 krāsu varianti, tāpat kā visai Vertical sērijai. Katram modelim šobrīd ir 12 krāsas. Mēs šo krāsu klāstu paplašināsim, bet tas jau būs nākamajā sezonā. Tātad šobrīd ir pieejams 12 Blaki krāsas. Šīs krāsas es pats izstrādāju pēc savām vēlmēm. Es domāju, ka šīs ir pārbaudītas un efektīvas krāsas. Varbūt ne visos ūdeņos, bet esmu pārliecināts, ka katrs atradīs sev piemērotu. Blakes, varbūt īsi par ēsmas īpašībām. Tā ēsma ar precīzu zivju zvīņu imitāciju. Mēs centāmies šeit parādīt pat vismazākās detaļas ēsmas izskatā. Tā ir tipiska uklejas forma ar pintailu jeb elipsveida asti, kas lieliski pārraida kustības, kad strādājam ar makšķeres spīci. Pārbaudiet to paši akvārijā. Šeit, kā redzat, mums jau ir dažas ēsmas aprīkotas. Pirmajā variantā ēsma šobrīd nav aprīkota ar āķi, bet mēs vēlējāmies jums parādīt, kā var pielāgot galviņu svaru, kas ir pieejams veikalos, nogriežot mūsu ēsmai galvu un pielāgojot to korpusam. Šeit mums ir arī veikalā nopērkamās galviņas, izvēlētas ar stiprinājumiem dubultam griezulim, vienam griezulim, un mēs pievienojam āķi. Šeit, kā redzat, ir volframa galviņa, kas paredzēta makšķerēšanai ar tā saukto lukturīti, kā to tagad dēvē. Tāpat arī zandarta ķeršanai ūdens slānī, bet no metiena. Tāpat arī metiena laikā mēs izmantojam dažādas iespējas, runājot par aprīkojumu, un es personīgi lietoju 5, 7 un 10 gramu galviņas, skrūvītis vai volframa galviņas. Kā redzat šeit, papildus es izmantoju arī 3 zobi āķi, nevis džiga galviņu. Var arī aprīkot ar džiga galviņu. Es izmantoju volframa džiga galviņas. Tāpat var aprīkot to smalkāk, bet man šķiet, ka makšķerējot ūdens slānī, 3 zobi āķis ir daudz efektīvāks, ja runa ir par tukšiem piecirtieniem. Tāpēc es drīzāk ieteiktu makšķerēt ar 3 zobi āķi, nevis ar džiga galviņu. Tagad jums parādīšu, kā šādu slugu uzmontēt uz pamata ieskrūvējumās svina galviņas ar 3 zobi āķi, kā arī uz zivju galvas ar šarnīru un griezuli arī ar 3 zobi āķi. Pārējos armatūras veidus, kā jau minēju, atradīsiet mūsu mājaslapā. Tur ir pilnīgs apraksts ne tikai šai, bet arī citām ēsmas veidiem, kur atradīsiet āķu izmērus, svina svaru, šī svina svaru, kā arī aprīkojumu, kas ir īpaši paredzēts makšķerēšanai ar mūsu ēsmas veidiem.
Tātad tagad jums parādīšu, kā visvienkāršākajā veidā uzmontēt slugu. Tātad mums ir griezulis, 2 savienojošie gredzeni, standarta 3 žuburu āķis, pat ne īpašs, vienkārši standarta un džiga galva zivtiņas galvas formā, kas ir ieskrūvējama un izgatavota no svina plušķēres. Tieši tik daudz mums vajag, lai to pareizi uzmontētu. Sākumā ņemam mānekli. Nomēram vajadzīgo garumu. Man šeit jau ir nomērīts, ka pietiek nogriezt tieši šajā vietā. Ņemam šķēres, nogriežam, labāk ar garākā. Iegriežam. Vieglītiņām un uzmanīgi ieduram džiga galvu māneklī, tad lēnām to iegriežam līdz galam un rūpīgi pārbaudām, vai mums izdevās pareizi un cieši pielāgot mānekli džiga galvai, lai tas būtu droši nostiprināts. Tālāk ņemam āķi. Es piestiprinu savienojošos riņķīšus ar mazām knēblēm. Es neizmantoju speciālus instrumentus riņķīšu uzlikšanai. Nezinu kāpēc, bet tā esmu pieradis. Tagad tā. Šo āķi mēs varam vai nu piestiprināt šeit pie mazās skrūvītes, iestiprinot to korpusā, tad mums ir 2 atsevišķi dzelkšņi plus 1 galvenais, vai arī nedarot to ar varu, kā dara lielākā daļa, proti paslēpjot visu āķi. Tas turas stingri un ir labi pieguļošs. Nedari tā. Pietiek āķīti viegli piestiprināt tā, lai tas varētu izlikt no mūsu mānekļa. Tā tad viegli ieduram. Āķu novietojumu man nav nozīmes. Es personīgi pievēršu uzmanību tādām lietām, bet tas jau ir drusku pārspīlēt. Tūlīt jums parādīšu, kā šajā vietā ieskrūvēt speciālas skrūvītes, ar kurām stiprinu āķi. Ir arī speciāli magnēti uz skrūvītēm, kur vēlāk pieliekam āķīti, un tas turas noteiktā pozīcijā. Tā izskatās mūsu skrūvītes mugurai, kas kalpo āķa pozicionēšanai. Tagad jums parādīšu, kā to izdarīt. Mēs izmērām vietu, kur galvenā roka izvirzās no enkura. Atzīmējam ar pirkstu. Pēc tam, lūdzu, pavisam uzmanīgi ieduram un ieskrūvējam mūsu balstu. Āķis viegli izslīd no šīs vietas, tāpēc mēs to rūpīgi iztaisnojam, un kad balsts jau ir pilnībā un droši ieskrūvēts savā vietā, tad tikai pēc tam pieliekam āķi rokturi. Rezultātā āķītis skaisti un cieši pieguļ korpusam, un visi 3 asmeņi ir ērti un pilnībā pieejami lietošanai. Ieskatieties! Otra iespēja – tāpat zivs galva pielāgota apgriezta. Šeit mums tieši krāsas ir saskaņotas. Un te arī mums ir āķītis kopā ar gataviem tapām, tā tad nav jāskrūvē nekas, mums ir gatavs tapas, un tad šie 3 asmeņi mums to ļauj izdarīt. Ievietojam un piestiprinām āķīti pie tapām, neizmantojot tā saukto balstu. Un mums ir pieejamas arī 3 alas. Cits veids ir tas pats stāsts. Šoreiz galviņa ir izskrūvējama svina. Šajā gadījumā mēs negriežam nost mūsu zivtiņas galvu, bet ieskrūvējam atspēju. Mūsu ēsmas mutē. Šeit mums tieši ir Mikado svina galviņa. Sveicieni puišiem no Mikado. Lielisks zīmols, kas ražo ļoti labas lietas, piemēram, šķēres galviņas. Visas šeit redzamās kritikas arī ir no Mikado. Tātad sveicieni puišiem. Un te mums ir parasta galviņa.
savienojošais riņķis kopā ar piespraužamo trīszobu. Un darām to pašu. Piespraužam mūsu sistēmiņu pie galviņas. Un mēs apbruņojam mānekli. Mēs varam arī apbruņot šīs gumijas no apakšas, kad zandarti neceļas augšāk, barojas ļoti tuvu dibenam un mēs nepavelkam mānekli pārāk augstu. Tātad parādam mānekli nedaudz virs grunts, viegli to spēlējot. Zandarti peld zem tā un bieži vien tad uzsit gumijai, radot tās augtos tukšos ņēmienus. Tad ir vērts atāķēt un pārlikt mānekli uz apakšējo atstiņu, bet to mēs darām galvenokārt seklā ūdenī vai, kā jau minēju, kad zandarti ir cieši pielipuši pie grunts. Runājot par zvejošanu ar nograndēšanu, jūs varat arī aprīkot mūsu mānekli, ne tikai mūsu, jebkura veida mānekļus, bet mēs vēlētos jums parādīt īsu āķi. Šeit man tieši ir āķis ar izmēra 4,0, kas varētu būt nedaudz par īsu, 5,0 būtu labāks, lai gan šim māneklim tas ir piemērots, un pēc tam pievienot pavadiņu un mazu trīszobi ar izmēru 6,8. Šeit šajā vietā uzreiz uztais pavadiņu no tērauda vai biezas samupītes auklas, kā jau teicu, lai to viegli nevarētu, lai līdekas zobi to nepārkostu. Tāpat domāju, ka par slugu laikam viss. Vienīgais, ko nepieminēju, ir tas, ka, kā jau pats nosaukums norāda, blaka ir uklēja, kas ir kārojama ne tikai zandartiem, bet arī līdekām. Man personīgi nesen izdevās noķert pat 160 cm garu samu, kad biju ar dēlu kopē. Tāpat domāju, ka šādu ukleju jebkurš plēsējs ar prieku notiesās. Bet nākamajā sērijā būs kaut kas tieši līdekām. Šis projekts mums lika negulēt naktīs, bet tagad jau varu jums parādīt. Tas jau ir arī pārbaudīts. Starp citu, ar to jau makšķerē vairāki cilvēki. Parādīšu jums šādi. Tas ir 3. modelis no 4, ko šogad parādīsim, un tas ir Frog Tatplotail 210 mm 8,2 colos. Tāpat domāju, ka šī varde jums arī patiks. Par šo vardi parunāsim nākamajā sērijā, uz kuru jūs sirsnīgi aicinu. Ceru, ka negarlaikoju tevi. Uz drīzu redzēšanos arī. Turiet cieši!